Nav noslēpums, kā mēs dzīvojam pasaulē, kur strauji attīstas tehnoloģijas un lielākā mērā tam ir pozitīva ietekme uz mūsu dzīvi. Bet ir arī gadījumi, kad pieredze rāda, ka, ja tas nokļuva nepareizas rokas ar ļaunu nolūku, tas var sagādāt daudz nopietnu problēmu. Viena no tām, protams, ir deepfake. Radīšana ar mērķi diskreditēt tos, kam liela ietekme uz sabiedrību, politiķiem, slavenībām, kas nāk par labu tiem, kas radīja un izplatīja šīs viltus ziņas. Mūsu podkāstā ir runa par deepfake, kas ir dezinformācijas un viltotas ziņas, kas ir satura sintezē metode, kuras pamatā ir mākslīgais intelekts. Viens no piemēriem, kā viltotas ziņas tiek veidotas ar mākslīga intelekta palīdzību, ir neironu tīkla izmantošana, lai pārklātu satura fragmentus uz oriģinālu attēlu. Tādā veidā video vai audio ierakstā tiek aizstāta sejas izteiksmes, balss, žesti. Mūsu podkāstā mēs aplūkojam tieši tādus gadījumus, kad mākslīgā intelekta spēks, kas iemiesots deepfake, par pasaules slavenību piedalīšanos veica iespaidu uz skatītājiem vai lietotājiem un izraisa skandālu, kā arī izskaidroja, pēc kādas pazīmēm varēja saprast un atpazīt interneta publicētos materiālus, kuri nav nekas vairāk kā krapnieku darīšana. Vienā no dramatiskajiem deepfake gadījumiem sociālajos tīklos bija kopīgots video, kas šķiet parādīja kādas valsts līdera runu. Šis video ātri kļuva par sarunu tematu, taču ne tādēļ, kā cerēts. Vērīgi lietotāji ātri pamanīja, ka kaut kas šajā attēlā nav kārtībā. Sejas un lūpu kustības neatbilstēja teiktajiem vārdiem un pat acis uzskatījas nedabiski. Šīs atklājums ne tikai šokēja sabiedrību, bet arī pacēla svarīgus jautājumus par digitālas viltotas informācijas ietekmi uz sabiedrību un politisku procesu. Kā šādas manipulācijas var ietekmēt publiskas domas veidošanu un sabiedrības uzticību valsts institūcijas un līderiem? Šajā konkrētajā gadījumā saturs tika nekavējoties identificēts kā viltojums, tomēr tas atstāja ilgstošu ietekmi uz sabiedrības uzticību digitāliem saturiem un mediju ticamību kopumā. Tas arī izceļ nepieciešamību uzlabot tehnoloģiskos risinājumus, lai atpazītu un novērstu šādas manipulācijas internetā. Tādēļ šīs gadījums ir atgādinājums par nepieciešamību būt uzmanīgiem un kritiskiem pret saturu, ko mēs patērējam internetā. Tikpat svarīgi ir veicināt izglītību un informatību par digitālo drošību, lai sabiedrība būtu labi sagatavota šādam situācijām un spētu atpazīt viltotu saturu, kad tas parādās. Šīs piemērs ir tikai neliela daļa no gadījumiem, kas notiek internetā ar mākslīga intelekta veikšanu. Pirms ticēt vai kopīgot informāciju, jums obligāti ir jāpārbauda tas autentiskums. Tāpēc mēs ierakstījām vairākas epizodes, kur stāstam par deepfake internetā, lai jums būtu vieglāk atšķirt dezinformāciju no reāliem notikumiem
vai patiesas informācijas. Nevajag ticēt visam, ko redzat vai dzirdat internetā un sociālajos tīklos, jo to mērķis nevienmēr var būt labvēlīgs.